Nezinātājiem prātā nenāk, no kā tapuši šie mākslas darbi, kas pašlaik rotā Kauguru izstāžu zāli. Sākumā nesaprotu. Sākumā man pastāsta, kaut kāda glāze ir jāunaiziet tālāk, bet tad, kad pastāsta, ka tas ir no Olu Čaumals, tad ir uzreiz ovācijas, tad uzreiz tas ir visiem jāredz. Pašam māksliniekam Valentīnam Ivanovam vislabāk patīk darbs ar nosaukumu balerīna. Vaicāts, lai parāda, kā top Olu Čaumalu brīnumi, kungs netielējas un aicina uz mājām, kur viss notiek. Vispirms olas nokrāso ar dabiskām krāsām. Piemēram, sarkano iegūst no sīpola mizām un biešu sulas. Зеленый цвет – это листья березы собираю, замачиваю листья березы и варю. Зеленочку добавляю, в синий цвет синий добавляю. Вот это куркума сюда. Куркума приправа индийская идет. Olu čaumalis sasmalcina un pa gabaliņam vien līmē ar visparastāko PVA līmi uz stikla. Pašam gan labāk par puķiem patīk atveidot zirgus. Bērnībā Daugavpils pusē ar tiem pavadījis ļoti daudz laika. Pašu pirmo izveidojis Olu Čaumalu tīģeri. Kā rodas idejas, pat nespēja izstāstīt. Tas vienkārši ienāk prātā. Папа начал с того, что открыл шкаф, у мамы нашел берет, одел берет и понял, что он будет художником. И после этого он взял бисер и начал делать картины. Ну вот на этой кухне он все делает. Значит, он берет всегда белые яйца для того, чтобы цвет был более такой естественный. Вот он начинает эти яйца колотить, потом он сушит их. Но когда красит, это что-то невероятное. Значит, эта краска и тут может быть, и тут, и тут, и тут. Но моя задача, главное, ему не мешать. Pats jaunībā bijis viens no labākajiem peldētājiem Latvijā. 33 reizes izlicis ar izpletni, visu mūžu strādājis ar mākslu nesaistītā tehniskā profesijā. Un tikai pirms 2 gadiem aizejot pensijā, jau būdams 62 gadus vecs, atklājis, ka visu dzīvi nodarbojies ne ar to, ko vajadzēja, un ļāvās aicinājumam. Я импульсивный такой, нервный бывал раньше. Намного спокойнее стал. Вот это для нерва она очень хорошая. Savus darbus līdz šim nevienam gan nav pārdevis, tikai dāvinājis. Domā, ka ir vienīgais Latvijā, kas veido mākslas darbus no Olu Čaumalām. Kāpēc raidījumā to sāks darīt arī citi, neraizējas. Я показал, значит, я первый, я могу патент как-то себе сделать. Ar saviem darbiem Valentīns vēlas iedrošināt arī citus pensionārus, nenolaist rokas un nebaidīties uzsākt ko jaunu, neatkarīgi no vecuma. Skaidrīta Nitiša, Aigars Ulmanis, Bez tabū no Kauguriem.